Jūs esat ofisā. Gribās ļoti ēst. Sievas nav mājās, mammas nav mājās. Ko lai dara? Ir tikai mikroviņu krāsnes. Tām ir domātas olas. Mēs cepsim olu krāsnī. Ņemam šķīvīti. Ņemam kādu tauku vielu. Iesmērējam mazliet šķīvīti. Ņemam olu. YouTube paudze zina, kad ieliekot olu šeit, veselu, viņa uzsprāgs. Bet mēs viņu cepsim. Mēs taisīsim vēršaci. Lūdzu. Tāda izskatās ola. Vēl jēla. Mazliet sāls. Un process var sākties. Nu, mēs cepsim aptuveni 5 minūtes. Tur var redzēt mazliet varbūt to procesu. Un ticiet man, pēc 5 minūtēm jūs varēsiet baudīt kārtīgu maltīti, veselīgu, nesalīdzinām ar kaut kādiem čipsiem un kolām. Tā būs vērtīgs produkts, audzēts tepat Latvijā. Iecavā, man liekas. Tagad mums bišķiņ jāuzgaida, kamēr viņš izcepsies. Īstenībā ir pagājis mazāk kā 5 minūtes, ir pagājuši kāds 2 minūtes tikai. Un ko mēs redzam? Lūdzu kameru. Izcepusies ola. Jāsaka, ka mazliet es negaidīju, ka tur būs neliels sprādziens, ja? Bet ļoti minimāli ir kaut kas šāvies ārā. Bet mēs varam ņemt un pasniegt sev garbas pusdienas. Ar dievu čipši. Un tagad palieciet kopā ar maniem. Kas var būt gardāks par šo? Skatieties vēl.